Vispār šodien pēc 10 gadiem man tāda ļoti tāda pacilāta. Iedomājieties, 10 gadi, it kā tas pasaules mērogā nav nekas, bet 10 gadi. Cita paudze jau tagad ir. Bet tomēr es esmu forši, un es nejūtos sliktāk šodien pēc 10 gadu. Es jūtos pat spēcīgāk, un varbūt man tā bārdi nosirmojas, bet visā visumā es forši jūtos. Patiesībā sakot, agri vai vēlu, kaut kādai izpausmai vajadzēja būt jau tāda mierīga izpausme. Viņa diezai bija iespēja. Dabīgi, ka tas nebija janvārs, ja mēs paskatīsimies to eskalāciju, ko komunisti organizēja. Mēs bija ļoti labi ieplānot tādi soļi, ja, kas gāja viens pēc otra. Tur bija tiešām vēlnišķīgs scenārijs. Viņš presinām pārņemšanu. Pirms tam atcerēties bija cīņa par to vardarbīgu iesaukšanu armijā. Tad bija visādas omonu darbība. Tas nozīmē, ka visu laiku tika ne tikai atgādināts, ka ir divas varas, kur vienai pieder militārais spēks un represīvais faktiski faktors lielā mērā. Mūsu policija, milicija toreiz bija arī mums lojāli cilvēki, bet mēs nevarējām garantēt, ka visi. Никуда вы не денетесь, никуда вы не уйдете. Вы цивилизованный народ. Это что, дикари могут что-то там, понимаете, истребители что-то. Вы не уйдете. Совесть вам, в конце концов, не позволит. Gada 2. un 3. decembrī, kad Maltā uz padomju kuģa Maksims Gorkijs tikās Džordžs Bušs vecākais un Mihails Gorbačovs, tika noslēgts slepena vienošanās par Baltiju. Šīs vienošanās jēga bija ļoti vienkārša. Gorbačovs apsolīja nelietot spēku Baltijā, jeb vardarbību, neiejaukties militāri. Un Bušs savukārt apsolīja neradīt liekas problēmas Gorbačovam, lai neatslābinātu viņa perestroikas politiku, lai neradītu liekas problēmas Baltijas jautājumā. Bušs to izpildīja, bet Gorbačovs pirmais izdarīja nodevību. Un ja Gorbačovs pat būtu eņģelis un Viļņā un Rīgā būtu noticis tas, kas notika, arī atbildību nes Gorbačovs īstenībā. It's you!
Barikādas iesākās tieši ar Lietuvu. Tā kā mēs naktī uzzinājām, kas ir noticis. Un tad, kad Dainis Ivāns aicināja par radio celt barikādas un aizstāvēt Latviju, mēs dabūjām Latvijas karogu un te agri no rīta, vēl bija tumšs. Mēs iznācām Doma laukumā un tā pilnīgi tāda nedaudz tā kā apjukuši cilvēki. Nu, nebija ļoti daudz cilvēku no paša rīta. Tāda mazliet apjukuši un it kā nezinoši, bet te pašā laikā, jā, mēs te esam, mēs te darīsim, visu kaut kas būs mūsu spēkos. Ar to arī sākās šīs barikādas un sākās šī barikāžu nedēļa, pat vēl vairāk nekā nedēļa. Cienījamie tautfrontieši, Latvijas cilvēki. Ko šodien var teikt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas cilvēki viens otram? Tikai vienu. To es teikšu arī jums. Mums nav citas izējas, ka tikai iet uz priekšu pa to ceļu, kur jau ejam 2 gadus. Tas ir vienīgais ceļš uz mūsu tautu izdzīvošanu. Tas šodien jāatzīst katram Baltijā. Pat visstulbākajam, pat visnelietīgajam, pat tiem, kuri labprāt pārdotos par 30 sudraba grašiem. Tātad es jautāju jums vēlreiz, vai mēs aizstāvēsim savu augstāko padomi un valdību gadījumā tas būs nepieciešams? Vai mēs aizstāvēsim mūsu Latvijas radio un televīziju? Augstākās padomes galvenajā ēkā atradās Dainis Ivāns, Jānis Škapars, Odisejs Kostanda, Jānis Dinevičs un arī es tur biju. Vai ne tas bija Odisejs Kostanda, vai tas bija Jānis Škapars, abi bija ļoti aktīvi šai ziņā. Viņi teica, nu jāsāk veidot barikādas. Ja? Protams, visi tā nogaidoši nedaudz skatījās uz Dainu Ivānu, kurš bija augstākā amatpersona vispār tajā brīdī augstākajā padomē, kas bija ieradusies. Un Dainis Ivāns teica, jā, tādā ļoti mierīgā, nosvērtā balsī, jā, pareizi, ir jāsāk tas darīt. Un tūlīt momentā šis darbs sākās. Un vienmēr sakot, rezultāts bija tāds, ka 10. vakarā jau faktiski pamatos šī barikāžu pirmā kārta Vecerīgā bija pabeigta. Jau visa Vecerīga bija teiksim, apjosta ar automobīļiem, ar smago tehniku, traktoriem, ar dažādiem, teiksim, citiem materiāliem, lai reāli nevarētu, teiksim, ienākt tanki katrā ziņā tik vienkārši. Un cilvēki faktiski bija jau arī apjoza visu šo Vecerīgu loku. Ar viens spēka pilnvaru no Kostandas. Šādi te. Faktiski status man deva iespēju daudzās vietās darboties. Nu, un tad sākās traks karusels, kur bieži vien pat nezinājām, kā norganizēties. Protams, ka šeit Vecerīgi un to visu brauc un bloķēja cilvēki jau paši, un tad mēs sūtījām tos savus pārstāvus, kas skraidīja riņķī un organizēja, teiksim, tur pāraudzīja visu to visu, izvietošanos. Mums bija svarīgi neļauties tā kā 40. gadā. 40. gads bija galvenā tēma bija tāda, ka 40. gads neatkārtosies, ja, ka viss paliks savās vietās un gaidīs kaut kādu labvēlīgu žēlastību no zvēra. Nu, ne taču, dabīgi, ka ne.